Dzintara ceļš jau sen tiek dēvēts par tirdzniecības maršrutu, taču šis skaidrojums neiztur kritiku, jo sekojot tam, kurp šis ceļš patiesībā ved, tas neved uz tirgus laukumiem, tas aizved pie kapenēm. Senajā pasaulē dzintara fragmenti parādās vietās, kur tiem nevajadzētu būt, no Baltijas mežiem līdz pat Ēģiptes vārtiem. Un jaunākie pētījumi liecina, ka tas nebija nejauši. Iespējams, tā bija daļa no kaut kā daudz lielāka. Ne tikai tirdzniecība, bet gan tīkls. Tīkls, kas veidots ap vienu vienīgu ideju, ka gaismu ir iespējams notvert, pārnest un izmantot pēc nāvei. Šis ir stāsts par to, kā mūsu senči iespējams radīja tiltu starp dzīvību un nāvi, izmantojot vienas saules gaismu, lai orientētos Dota tumšajos gaiteņos, Ēģiptes pazemes valstībā. Un šī ceļojuma noslēgumā tu ieraudzīsi pierādījumus, kurus ir grūti izskaidrot. Pierādījumus, kuri var izaicināt visu, ko mēs domājam, ka zinām par seno pasauli. Gadsimtiem ilgi vēstures grāmatas dzintara ceļu dēvēja tikai par vienkāršu tirdzniecības maršrutu. Putekļainu taku tirgotājiem, kas veda fosilizētus sveķus no Baltijas uz Vidusjūru. Taču zemes klusējošie arhīvi varētu atklāt kaut ko daudz satraucošāku. Jaunākie 2026. gada satelītu uzņēmumi it kā atraisa laika slāņus, atklājot ko krietni sarežģītāku. Tranzīta tīklu, kas pilnībā neatbilst vienkāršas tirdzniecības loģikai. Iespējams, tas nebija tikai ceļš precēm. Tas varētu funkcionēt kā kas vairāk, gluži kā garīga maģistrāle. Rūpīgi ieskatieties spēka līnijās, kas savieno ziemeļu mežus ar dienvidu svelmainajām smiltīm, un sāk iezīmēties raksts, kas norāda uz apzinātu ģeometrisku precizitāti. Iespējams, mūsu senči nebija tikai klejojošas ciltis, bet gan rīkojās ar skaidru nodomu, veidojot savienojumus starp saules pielietajiem Baltijas krastiem un tuksneša mainīgajām ēnām. Šķiet, ka pati ainava sevī nes pēdas pēc senas, plaši izplatītas pievēršanās vienam konkrētam materiālam, tādam, kurā iespējams saskatīja pašas gaismas esenci. Senajām tautām Baltijas dzintars nebija tikai akmens vai dekoratīvs nieks. Tas bija elektrums, saules asaras. Ziemeļu drūmajās un sasaluma pilnajās ziemās šo mirdzošo, zeltaino sveķu atrašana varēja šķist kā tieša iejaukšanās no debesīm. Viņi ticēja, ka tad, kad saule nogrimst aiz apvāršņa, tā nevis vienkārši izzūd, bet gan iepludina gaismu zemē, kur to uztver, attīra un fosilizē meža zemsedze. Tā bija dievišķīga substance, vai vismaz tā tas parādās viņu mitoloģijā. Turēt rokās neapstrādāta Baltijas dzintara gabalu nozīmēja turēt to, ko viņi iespējams uzskatīja par pašas saules fragmentu, kas iesaldēts apturētā kustībā. Tā bija sacietējusi gaisma, taustāms solījums, ka siltums atgriezīsies. Šī pārliecība nebija tikai folklora. Tā iespējams veidoja pamatu visalai teoloģijai, kas balstījās uz gaismas gūšanu. Ideja, kas bija pietiekami spēcīga, lai mudinātu ziemeļu iedzīvotājus dalīties ar savu šķidro sauli, ar pārējo pasauli. Tas mūs noved pie galvenās mīklas. Kāpēc ceļot tūkstošiem kilometrus cauri naidīgai videi, lai nogādātu sveķus tuksnesī? Viena no iespējamām atbildēm ir tāda, ka dzintaru iespējams uzskatīja par kaut ko daudz būtiskāku, sava veida aparatūru pēcnāves dzīves arhitektūrā.
Mēs bieži domājam par senajām tehnoloģijām kā par akmens rīkiem vai bronzas ieročiem, taču varētu būt vēl viens slānis, ko esam palaiduši garām – mīkstās tehnoloģijas forma, kas līdzinās metafiziskai schēmai. Šiem fosilizētajiem sveķiem piemīt unikālas novērojamas īpašības. Tie spēj noturēt statisko elektrību un saglabāt organisko dzīvību ievērojamās detaļās. Tuksneša civilizācijām, kas bija dziļi koncentrējušās uz nemirstības ideju, dzintars iespējams ieguva pavisam citu lomu. Ne tikai kā ziedojums, bet kaut kas līdzīgs traukam vai pat vadītājam. Integrējot dzintaru savos rituālos, viņi iespējams ticēja, ka kanālē vai lejupielādē ziemeļu saules enerģiju sausajās, noslēgtajās dienvidu kapenēs. Tādā ziņā dzintara ceļš iespējams darbojās kā kaut kas daudz sarežģītāks par tirzniecību, varbūt pat kā starpkontinentāls tīkls, kura mērķis bija atbalstīt dvēseles ceļojumu gaismā. Gadu desmitiem ilgi akadēmiskā arheoloģija dzintara ceļu uzskatīja par sekundāru tirdzniecības kuriozu, kuram trūkst stingru zinātnisku pierādījumu, lai pamatotu dziļāku saikni. Taču kapenes var nebūt tik klusas, kā reiz domāts. Mūsdienu masas spektrometrija sāk atklāt kaut ko daudz intriģējošāku. Nesena jaunās valsts laikmeta apbedīšanas artefaktu analīze ir identificējusi dzintarskābes pēdas, ķīmisku marķieri, kas cieši saistīts ar Baltijas dzintaru, kas atrastas Ēģiptes karaļu kapeņu iekšējās kamerās. To ir grūti noraidīt kā vienkāršu tirdzniecības sagadīšanos. Tas liecina, ka faraonu varas zenītā Baltijas sveķi ne tikai sasniedza Ēģipti, bet iespējams tika apzināti meklēti un izmantoti valsts visvairāk aizsargātajās telpās. Šī ķīmiskā saikne norāda uz fizisku savienojumu starp ziemeļu saules asarām un Nīlas iekšējo svētnīcu, tiltu starp divām attālām pasaulēm, kuras šķir tūkstošiem dabas. Kad mēs novietojam Ēģiptes ikonogrāfiju blakus Baltijas saules motīviem, paralēles kļūst grūti ignorēt. Aplūkosim Rā aci, visu radzošo, aizsargājošo saules spēku, kas pēc ticējumiem sargāja faraonu viņa pēcnāves dzīvē. Bet tagad apskatīsim senos saules talismanus, kas tika izrakti Baltijas purvos un ir izgatavoti no bieza apaļa dzintara. Abās kultūrās šie objekti šķietami tika uzskatīti par ko vairāk nekā tikai rotājumiem, drīzāk par aizsargājošiem objektiem. Ēģiptieši ticēja, ka Rā acs var salauzt tumsu. Turklāt baltu ciltis iespējams uzskatīja savus dzintara diskus par veidu, kā izgaismot dvēseles ceļu caur tukšumu. Abos gadījumos šķiet, ka viņu saules tradīciju ticējumi kļuva cieši saistīti ar fizisku objektu. Dzintars darbojas gandrīz kā spogulis, bet Rā acs kā atspulgs. Kopā tas norāda uz vienotu simbolisku valodu, tādu, kas iespējams sniedzās pāri robežām un tika izteikta caur to pašu zeltīto materiālu. Viena no intriģējošākajām teorijām par dzintara izmantošanu Ēģiptē ir saistīta ar mumificēšanas procesu. Mēs zinām, ka ēģiptieši bija dziļi koncentrējušies uz saglabāšanu, taču iespējams runa nebija tikai par ķermeni, bet tas varētu būt saistīts arī ar to, ko viņi izprata kā dzīvības spēku. Priesteru skatījumā ķermenis varētu tikt uzskatīts par kaut ko tādu, kam jāsaglabā enerģija pārējā uz pazemi. Baltijas dzintars ar tā labi zināmo spēju saglabāt organisko materiālu, kukaiņus, lapas, pat senu koku mizu, varētu tikt uzskatīts par unikāli piemērotu šai lomai. Atsevišķos gadījumos dzintars šķiet ticis iekļauts apbedīšanas rituālos un iespējams pat ievietots ietītajos autos vai amuletos. Iespējams, ka priesteri šajos sveķos saskatīja veidu, kā stabilizēt vai noturēt
kaut ko vairāk par fizisko, ne tikai saglabājot ķermeni, bet arī personības nepārtrauktību. Tādā ziņā dzintars varētu tikt saprasts kā sava veida enkurs, materiāls, kas palīdzēja nodrošināt, ka ceļojumu cauri dotas tumšajām zālēm var izturēt, nezaudējot to, kas padarīja cilvēku pilnīgu. Darbīgajās Mezopotāmijas pilsētvalstīs, kur likuma vara tika rakstīta akmenī un mālā, dzintars šķiet spēlēja lomu, kam bija gan administratīva, gan simboliska nozīme. Karaļnamu arhīvu izrakumos ir atklāti dzintara cilindri, kas tika izmantoti nevis vienkārši kā rotas, bet gan kā augsta statusa personīgie zīmogi. Tos iespieda mitrā mālā, lai apstiprinātu autentiskumu, taču to nozīme varēja sniegties tālāk par tirdzniecību. Kultūrā, kas bija dziļi koncentrējusies uz nozīmi un tā dēvētajām likteņa plāksnēm, šādi priekšmeti varēja tikt uzskatīti par kaut ko vairāk nekā tikai varas simbolu. Iespējams, tie reprezentēja saikni starp individu un neredzamo pasauli. Dažos apbedījumos zīmogi tika novietoti kopā ar mirušo, kas liecina, ka tiem bija nozīme arī pēc dzīves beigām. Iespējams, ka šie dzintara priekšmeti tika uztverti kā identitātes forma, kaut kas, kas pavadīja cilvēku aiznāves robežas, nostiprinot to, kas viņš bija. Tādā ziņā svaķi varēja funkcionēt kā kas vairāk par zīmogredzenu. To varēja uzskatīt par sava veida atslāgu, ne burtiskā nozīmē, bet kā piekļuves simbolu. Veidu, kā ienest savu statusu, identitāti un atpazīstamību tajā, kas seko tālāk. Saikne starp Baltiju un Mezopotāmiju varētu būt ne tikai materiāla, bet to var meklēt arī balsu ritmos. Kad mēs skatāmies uz dainām, senajām, ritmiskajām baltu tautas dziesmām, mēs sākam pamanīt strukturālu līdzību ar maģiskajiem vārdiem rituālos, kas atrodami šumeru mītos, piemēram, Inannas nokāpšanā pazemē. Abas tradīcijas balstās uz atkārtojamiem modeļiem un kadenci, kas bieži tiek saistīta ar transam līdzīgiem stāvokļiem un nereti centrēta ap tēmām par gaismas aiziešanu tumsā un tās vēlāko atgriešanos. Vai tā ir sakritība vai kas vairāk, to ir grūti pateikt, taču paralēles ir pārsteidzošas. Iespējams, ka šīs ritmiskās formas tika izmantotas, lai regulētu elpošanu un koncentrētu uzmanību. Veids, kā savienot individu ar kaut ko lielāku par viņu pašu. Neatkarīgi no tā, vai tas bija baltu dziedātājs pie piekrastes ugunskura vai šumeru priesteris zigurātā, šīs dziesmas un melodijas varēja kalpot līdzīgam mērķim, sagatavot prātu pārējai un piešķirt struktūru pieredzei, kuru citādi nebija iespējams izskaidrot. Viena no radikālākajām teorijām pieļauj, ka šie ritmiskie skandējumi varēja būt saistīti ar dzintara fiziskajām īpašībām, kas tika novietots blakus mirušajam. Ir zināms, ka dzintaram piemīt noteiktas reaktīvas īpašības. Spiediena vai berzes ietekmē tas var radīt nelielu elektrisko lādiņu. Lai gan šī ir labi dokumentēta īpašība, joprojām nav skaidrs, kā tā varēja tikt saprasta vai interpretēta senajā pasaulē. Iespējams, ka skaņas, ritma un materiāla kombinācijai bija simboliska vai pieredzes bagāta nozīme. Apbedīšanas rituālu laikā dziesmu atkārtošana apvienojumā ar dzintara klātbūtni varēja tikt uztverts kā kaut kas aktivizējošs vai pastiprinošs, vairāk par fizisko klātbūtni. Šajā kontekstā jebkura neuzkrītoša reakcija, neatkarīgi no tā, vai tā bija fiziska vai tikai sajūta, varēja tikt interpretēta kā zīme, kā vadības forma nāves neziņas apstākļos. Tā vietā, lai tas būtu burtisks mehānisms, šīs prakses varēja kalpot kā veids, kā radīt nozīmi un virzienu, sajūtu, ka ceļojums nezināmajā nav pilnīgi bez struktūras. Ja mēs uzlūkojam seno pasauli kā sava veida dzīvu sistēmu, dzintara kustība tajā sāk atgādināt kaut ko vairāk par tirdzniecību, gandrīz kā tīklu, kas savieno attālus reģionus.
Daži zinātnieki ir pētījuši ideju, ka dzintaram varēja būt simboliska vai funkcionāla nozīme, kas pārsniedz tā materiālo vērtību. Noteiktās interpretācijās tas pat ticis raksturots kā sava veida kosmiskā baterija, ne burtiskā nozīmē, bet gan kā veids, kā izprast, kā tika uzkrāta un nodota enerģija, nozīme un ticība. Daudzas senas tradīcijas pazemi uzskatīja nevis vienkārši par abstraktu tukšumu, bet gan par strukturētu valstību, tādu, kas atspoguļoja dzīvo pasaules aspektus. Lai tajā orientētos, cilvēki varēja paļauties uz simboliskiem ankuriem, fiziskiem objektiem vai vietām, kas sniedza orientācijas sajūtu. Šajā kontekstā dzintara novietošana tempļos, gar galvenajiem ceļiem un kapenēs varēja nebūt nejauša. Tā vietā tas varētu atspoguļot mēģinājumu izveidot tīklu, savienojot vietas, rituālus un ticējumus lielākā sistēmā. Tā vietā, lai tas būtu burtisks energotīkls, tas varēja būt veids, kā neredzamo attēlot redzamajā, izveidojot ietvaru, kurā dzīvie un mirušie palika saistīti caur kopīgiem simboliem, materiāliem un nozīmi. Viens no spilgtākajiem tēliem senajās saules tradīcijās ir saules laiva, kuģis, kas nes gaismu cauri tumsai. Ziemeļos tas parādās klinšu grabumos visā Baltijā un Skandināvijā, kur kuģi bieži attēloti nesot saules diskus. Dienvidos līdzīga ideja parādās eģiptiešu miljonu gadu laivā, kurai bija jāved saules dievs Rā cauri bīstamajām nakts stundām. Abas kultūras šķiet atgriežās pie idejas par transporta līdzekli, kaut ko tādu, kas spētu izvest gaismu cauri nezināmajam. Bet tas rada jautājumu, kāpēc dzintars tik bieži tiek asociēts ar šo ceļojumu? Atkarīgs, kā to interpretē, bet viena no iespējām ir tāda, ka dzintars bieži tika uzskatīts par sacietējušu gaismu, kaut ko tādu, kas fiziskā formā saturēja saules esenci. Ja ceļojumam cauri tumsai bija nepieciešama vadība vai pat gaismas nepārtrauktība, tad tādiem materiāliem kā dzintars varētu būt dziļāka nozīme. Neatkarīgi no tā, vai tas ir simbols vai materiāls, tas varēja reprezentēt kaut ko tādu, kas neizzūd, neatstājot klātbūtni nezināmā priekšā. Gan ziemeļu, gan dienvidu tradīcijās šie mirdzošie elementi parādās atkal un atkal, ne tikai kā rotājums, bet kā kaut kas centrāls pašai pārējas idejai. Senās kultūras pāreju no dzīvības uz nāvi iespējams izprata kā vienu no nestabilākajiem brīžiem cilvēka pieredzē, punktu, pie kura ierastā realitātes struktūra izgaisa. Daudzas tradīcijas atspoguļo bažas, ka dvēsele varētu kļūt nepiesaistīta, pārējot valstībā, kur laiks, telpa un identitāte vairs nav droši zināmi. Šādā kontekstā tādi materiāli kā dzintars varēja piedāvāt stabilitātes sajūtu, kaut ko senu, nemainīgu un spējīgu saglabāt pagātni ievērojamās detaļās. Tā vietā, lai to pieņemtu kā risinājumu burtiskā nozīmē, tas varēja kalpot kā simbolisks fiksētais punkts, kaut kas, ko dzīvie varēja novietot blakus mirušajiem, lai reprezentētu nepārtrauktību. Tādi priekšmeti kā dzintara amuleti, neatkarīgi no tā, vai tie tika turēti rokās vai ievietoti kapenēs, varēja būt paredzēti, lai sniegtu sazemējuma sajūtu, saikni ar kaut ko stabilu, nezināmas pārejas priekšā. Tādā veidā dzintaru varēja saprast kā sava veida ankuru, nevis fiziski, bet konceptuāli, piedāvājot ideju, ka pat visnenoteiktākajā ceļojumā kaut kas paliek nemainīgs. Apskatot visus pierādījumus kopumā, no ķīmiskajām pēdām Ēģiptes kapenēs līdz Mezopotāmijas struktūru ģeometrijai un Baltijas mežu saules tradīcijām, kļūst arvien grūtāk tos uzskatīt par izolētiem notikumiem. Tā vietā sāk parādīties plašāka likumsakarība, kas norāda uz dziļāku saikni starp tālām kultūrām. Daži to ir aprakstījuši kā sava veida zelta pavedienu, atkārtotu ideju, kas parādās dažādās formās visā senajā pasaulē, sasaistot materiālo pasauli, ticību
un ainavu. Šajā skatījumā dvēseles ceļojums bieži tiek attēlots kā kustība no gaismas tumsā un tālāk uz kaut ko aizstās. Vai tas atspoguļo kopīgu izcelsmi, paralēlu domāšanu vai ko citu, paliek atklāts jautājums. Skaidrs ir tas, ka šīs kultūras ne tikai būvēja civilizācijas, tās veidoja arī nozīmju sistēmas, mēģinot izprast un vadīt pieredzi, kas sniedzas ārpus parastās dzīves. Daudzās no šīm sistēmām atkal un atkal parādās vieni un tie paši elementi. Saules gaisma, zemes materiāli un paliekošais jautājums par to, kas seko tālāk. Kāpēc šī iespējamā saikne lielā mērā ir izpalikusi no tradicionālajiem vēstures stāstiem? Daļa atbildes varētu slēpties tajā, kā zināšanas tiek interpretētas un saglabātas. Valdošajām kultūrām un institūcijām, veidojot vēstures liecības, noteiktas perspektīvas tika prioritizētas, bet citas ignorētas vai atmestas kā simboliskas, mitoloģiskas vai vienkārši nebūtiskas, idejas, kas saistītas ar dabas praksēm, rezonansi vai materiālu dziļāko nozīmi, bieži tika kategorizētas kā aizspriedumi, nevis padziļināti pētītas. Tajā pašā laikā mūsdienu vēsture ir tiekusies dot priekšroku lineāriem, materiāliem skaidrojumiem, ietvariem, kas nevienmēr ņem vērā simboliskas vai pieredzes bagātas domāšanas sistēmas. Taču šī perspektīva sāk mainīties. Uzlabojumi arheoloģijas tehnoloģijās, no spektrometrijas līdz grunts attēlu veidošanai un akustiskajai analīzei, paver jaunus veidus, kā pētīt pagātni. Saziņas un saiknes, kas kādreiz šķita masticamas, tiek pārskatītas, un likumsakarības, kas iepriekš tika ignorētas, atkal sāk piesaistīt uzmanību. Tas nevienmēr nozīmē, ka senās zināšanas bija tehniski progresīvākas, taču tas varētu liecināt, ka tās bija integrētākas, sapludinot materiālos novērojumus ar simbolisku izpratni veidos, kurus mēs tikai tagad sākam no jauna iepazīt. Mēs varam noslēgt ar perspektīvas maiņu. Iespējams, mūsu priekšteči nevienmēr uzskatīja pasauli par izolētu kultūru kopumu, bet gan par ko vienotāku. Sistēmu, kurā daba, materiāls un ticība bija cieši saistīti. Dažādās tradīcijās mēs atrodam atkārtotas idejas – saules gaismu, zemes materiālus un cilvēka dvēseles ceļojumu, kas bieži netika uztverti kā atsevišķi jēdzieni, bet gan kā daļas no lielāka veseluma. Neatkarīgi no tā, vai tas atspoguļo kopīgu izpratni, tas liecina, ka cilvēki meklēja veidus, kā piešķirt eksistencei jēgu, saistītā un nozīmīgā veidā. Dzintara ceļš šādā izpratnē varēja būt kas vairāk par tirdzniecības maršrutu. Tas varēja reprezentēt saikni ne tikai starp reģioniem, bet arī starp domāšanas veidiem. Stāvot 21. gadsimtā, bruņoti ar jauniem rīkiem un perspektīvām, mēs sākam pārvērtēt pagātni ar jaunām acīm. Un iespējams tas, ko mēs no jauna atklājam, nav zudusi sistēma, bet gan citāds redzējums. Tāds, kurā saikne ir svarīgāka par nošķirtību, un kur pat mazākais fragments var nest atmiņas par kaut ko daudz lielāku.